Šodien stāsts par visam īpašu šķirni Little Rosie, pavisam jaunu šķirni. Tā ir radīta vien 2022. gadā Living Creations slavenajā dārzniecībā. Un par to ir vērts parunāt un izstāstīt atsevišķā šajā te stāstā. Kāpēc? Mēs vēl pirms gadiem, ko mēs darījām? Mēs meklējām visu, kas ir jauns. Šobrīd mēs meklējam to, kas ir īpašs. Un šī šķirne ir tiešām īpaša. Šajā stāstā es tev gribu parādīt gan kā tā izskatās pavisam pavasarī, varbūt ne pavasarī, agrajā ziedēšanā, pēc tam kā tā mainās līdz nonāk līdz šai tumšajai nokrāsai. Kādā attālumā stādīt, ja tu esi nolēmis izveidot kā tādu klājumu no šīs te šķirnes. Un cik hortenzijas būtu jāiestāda vienā podā, ja mēs izdomājam tās izvietot uz terases. Par visu pēc kārtas. Pirmo reizi es Little Rosie ieraudzīju 2023. gadā. Vienu gadu pēc tam, kad tā tika pa pasauli kaut kur izsūtīta kādos dārzos, un es viņu redzēju pavisam niecīgu, maziņu, nekādu. Un tā, ka man parādīja, teica, tā taču ir tā slavenā Little Rosie, pavisam jaunā šķirnīte, un es tā, redzēsim. Bet 2024. gadā, kad es apmeklēju Boskopā Aleka Šumakera Living Creations dārzniecību, es šo šķirni ieraudzīju šajā maigajā pārkrāsošanās stadijā. Un jau tad es sapratu, ka šī šķirne ir īpaša. Gan tās formas dēļ, gan arī šīs interesantās metamorfozes dēļ. Un tad es veselu gadu pētīju, kāda šī šķirne ir. Pirmkārt, noteikti ja mēs runājam par izmēru, tā ir kompaktā, mazā šķirnīte. Tā būs šie 70–80 cm liela, skaista apaļa bumba, kuru mēs katru gadu piegriezīsim samērā zemu, un tad šī šķirne šo 70 vai 40 cm izaudzēs katru gadu, atkarībā no tā, kā tu viņu palutināsi. Šī šķirne vienmēr būs stingra, arī pēc trakajiem lietiem tā nekad nesagāžās. Viņai nav lielas ziedgalvas, bet ļoti raksturīgas, skaistas un ļoti, ļoti specifiskas. Tiešām mazas rozītes. Un šīs te mazās rozes, kas te tur mazs tāds? Tādu kārtīgas apaļas bumbas. Sākumā šī roze ir balta. Koši balta. Uz saviem stingriem, sarkanajiem stumbriem, un tad mēs vēl redzam šo te zaļo lapu. Lēnām attīstās, sāk augt, atvērties baltie ziedi apakšējā daļā, tad lēnām pāriet šis baltums uz galotnīti, un viņi izveido skaistu, akurātu, diezgan nopaļotu galviņu, kas vasaras otrajā pusītē pārkrāsojas maigā, tīrā, rozā tonītī, vispirms iekrāsojot kādā no galviņām mazas odziņas pašā zieda vidiņā. Man šī sajūsmina tieši ar to, ka mēs redzam to apaļo formiņu, jo patiešām mēs esam pieraduši pie šīm trīsstūrainajām galvām, kas ir skaistas. Šeit mums ir akcents uz apaļo galviņu. Un tad, kad ir pavisam vēls rudens, tad mēs redzam apaļas, sarkanas, degošas bumbas, pat bordo tonī, kurā pat lapas neredz. Šī te skaistā 3 mēnešu krāsu spēle uz ļoti stingriem zariem, ļoti mazprasīga, stingra, skaista šķirne. Bet noteikti jārēķinās, ka šo šķirnīti ir jāpabaro, lai šīs galviņas tomēr izaugtu. Kas vēl ir būtisks šai šķirnei? Tad, ja mēs izveidojam viņu vienkārši kā bumbiņu, iesādam dārzā, mēs rēķinamies ar šo te izmēru 70 cm, varbūt drusku mazāk, bet ja mēs viņu vēlamies izveidot kā klājumu, tad cik tālu ko stādīt? Ja mēs ievērojam, kā ir sastādīts Boskopa audzētavā, tad viņiem uz 6 metru garu dobi ir sastādīti 6 stādi, un 3 metru platumā ir 3 stādi. Tātad pa metram ir viena bumba, un šādas te bumbas principā nesaskarās. Viņas veido tādu bowling bumbu salikumu. Ja tu gribi tuvāk viņas tādu, lai būs šis te klājums, tad viņas var arī stādīt tuvāk kā pa metru. Bet šī šķirne ir ļoti ekscelenta uz terasēm. Tad, ja mūsu īpašumā nonāk uzreiz liels stāds, tad, protams, mēs
puķu podā varam ielikt vienu un priecāties par to. Bet, ja tā ir sanācis, ka esam iegādājušies mazus stādus, tad droši vienā lielā puķu podā mēs varam sastādīt veselus 3 stādus vienu pie otra un izveidot milzīgu bumbu jau tajā gadā. Pat ja viņas būs mazliet zemākas, tu radīs ļoti spēcīgu efektu šajā puķu podā. Un noteikti kāds no mūsu jaunajiem klausītājiem teiks, bet kā? Ko darīt ar šo puķu podu ziemu? Neko nedari. Atstāj uz terases. Ja tu esi pareizi viņu iestādījis. Kā pareizi iestādīt? Mums ir YouTube kanālā stādīšanas principi, kādā veidā iestādīt, bet pats galvenais, ja tu esi tik nevaļīgs un negribi klausīties šo video, tad zini, ka mums ir jānodrošina puķu poda iekšējā daļa ar vai nu plānu puta plastiņu, kaut kādu aizsargu kārtiņu. Tas ir tas numur 1, un noteikti puķu podā ir jābūt apakšā caurumam, kur aiziet liekais ūdens. Šie ir pamatprincipi, bet labāk noskaties video un iedziļinies šajā jautājumā, ja tu esi nolēmis puķu podos turēt augus. Un tu jautāsi varbūt, kāpēc pašā jau oktobra sākumā šī hortenzija, šīs Little Rosijas stādiņš nav koši sarkans, jo bija piegriezts stipri vēlāk, lai izveidotu biezāku stādu. Tas bija kaut kur jūnija vidū, tātad viņa ziedēšana tika atlikta uz stipri vēlāku laiku, un līdz ar to arī šis nokrāsošanās laiks varbūt šai konkrētai šķirnītei nebūs. Ko tas nozīmē? Atkal izskaidroju pavisam jauniem maniem klausītājiem. Atceries, ja tu agri nogriezīsi hortenziju, viņa ātrāk sāks ziedēt un ātrāk nomainīs toni. Jo tu vēlāk nogriezīsi šo hortenziju, jo viņa vēlāk sāks ziedēt, un arī šī novecošana, kas ir šī skaistā toņa maiņa, būs stipri vēlāk, un ja rudens būs ļoti garš, tu šo rudens nokrāsošanos vari arī īsti neredzēt. Vēl maz piemetinājums par 2025. gadu. 25. gadā mēs piedzīvojam ļoti lielu mitrumu. Maz saules, maz siltuma un daudz slapjuma. Mālainās augsnēs mēs redzējām, ka hortenzijas beidzot bija skaistas, bet tajās augsnēs, kurās bija tādas vieglas, kur šīs ūdens ātri izskaloja visas minerālu vielas, mēs redzējām, ka tie, kur bija kārtīgi pabarojuši, tad viņas uzrāva milzīgas un aizgāja brūnumā un ļoti skaists nenoziedēja. Vai arī vēl trakāk, nebija pabarots, un tad vēl to pašu pārpalikumu, kas nav tajā augsnē, tika aizskalots, un tad mēs ieguvām mazas galviņas, ziedgalviņas. Visas šīs lietas mēs ar laiku iemācāmies, un vēl mazs stāsts par to, ka hortenzijas katru gadu uzvedīsies citādāk. Tās ir ļoti viegli kopjamas, bet katru gadu būs kaut kādas citas izmaiņas, kaut kādas citas krāsu maiņas un kaut kādas interesantas reakcijas, kur vēl mums ir priekšā izpētīt un iepazīties.